Šajā video materiālā es jums nodemonstrēšu, kā jāinstalē Unity Document Suite programmu pakete Microsoft Windows vidē. Tātad vispirms mums nepieciešams apmeklēt Konika Minolta mājaslapu. Konika Minolta LV. Sadaļā biznesa risinājumi. Sadaļā programmatūra. Jūs atradīsiet nākamo sadaļu IT risinājumi. Šeit mēs varam izvēlēties dokumentu vadību un arhivēšanu un Unity Document Suite. Izvēloties sadaļu lejupielādēt, jūs atradīsiet aizpildāmus laukus. Lai veiktu lejupielādi, jāieraksta jūsu vārds un uzvārds, uzņēmums, kā arī jānorāda jūsu e-pasts un tālrunis. Nospiežot pogu sūtīt, automātiski tiks veikta lejupielāde. Pēc lejupielādes jūs atradīsiet šādu ISO datni. Ir 3 veidi, kā veikt instalāciju. Pirmais veids ir ierakstīt šo failu uz DVD. Otrais veids varētu būt instalēt izmantojot virtuālo CD programmu, piemēram, Daemon Tools. Vienkāršāks veids, manuprāt, ir izmantot arhivēšanas programmu, piemēram, WinRAR vai 7-zip, un atarhivēt šo datni. Šī gadījumā mums ir instalēts 7-zip, mēs varam vienkārši izvēlēties atarhivēt uz šo mapi. Šeit jau mums ir iegūti gatavi faili. Atarhivētajā mapē mēs atrodam failu autorun, exes files, mēs divreiz uzklikšķinam uz viņu un palaižam viņu. Šajā gadījumā mums jāizvēlas valodu, mēs izvēlamies angļu valodu vai arī citu jums tīkamu valodu. Izvēlamies produktus, kurus mēs vēlamies instalēt un spiežam Start Installation. Izlec loks, kurā jūs varat izvēlēties instalācijas galamērķi, kā arī ierakstīt datus par sevi, jūsu vārds un uzņēmuma nosaukums. Tālāk spiežam pogu Next. Šeit mums ir iespēja iepazīties ar lietotāja licenci. Protams, jāiepazīstās ar šīs licences noteikumiem un jāapstiprina. Jāpiekrīt licences nosacījumiem. Nospiežam Next. Pēc instalēšanas instalētās programmas būs atrodams pie visām programmām apakšmapē Konika Minolta Unity Document Suite.